būtu tāds video par akmeņiem, ko pirtī izmanto. Lauka akmeņi, ir tie augsti akmeņi un ir silti akmeņi. Bet, lai to pārbaudītu, tad jāgaida vakars, un tad mēs notestēsim uz termokamerām. Tā kā nevar pateikt, kurš no viņam ir augstais akmens un siltais akmens. Tā, tūlīt redzēsi siltos akmens. Tagad ir nakts, ārā tums, ārā baigā migla. Tu redzi akmeņi, viņi tagad saulē viņu uzsila. Tā paņem bisi noskād. Tagad ieslēgs redzījumu. Reku ir tas ir augstais, tas ir augsts. Reku ir siltie, reku ir augsts. Tas ir siltais, augstais, tie, kas ir tādi silti. Iekšā ir, tur, kur ir vairāks uzsilt, tur arī siltums. Jā. Citi ir siltais, tas ir siltais. Tā kā ir, jā. Nu, tā kā jūs redzējāt tos akmeņus, kā tur viņi saulē uzsils. Un pēc tam naktī var iet paskatīties, kur ir siltie un augti akmeņi. Nu, citie ir tie akmeņi, viņi ir apstrādāti. Viņi vienkārši saskaudīti gabalos, arī taisīti dažāda veida detaļas. Citie ir tie silti akmeņi. Viņi karstumā, viņi iztur lielu temperatūru, viņi neplīs un arī izmanto dažādos dekoratīvo inventāru izgatavošanai pirtī. Arī var slīpēt formas, izurps, caurumus, kaut kādu dekoratīvo salaidumus un arī visu, ko var veidot. Tā kā, tādi te parasti aizbrauc uz laukiem, kaut kur tāda te kamera, to te melno. Tas ir tas termokamera, thermal imaging waterproof, tas tā lētais variants telefons. Vienkārši paņemam termorežīmu, braucam kaut kur naktī uz laukiem. Jāpagaida ielādē, otru, ko mēs redzam. Var redzēt, ko ir ķermeņa temperatūra. Šobrīd mēs redzam, mēs esam gaisma telpā. Redzi, akmens tagad ir augsts, jā. Redzi, akmens ir augsts. Bet tad, kad ir saulē viņu uzsils. Un tad, kad ir vakars, tad mēs braucam pēc akmeņiem, tad braucam pa tumsu, zinām, kurā vietā tie akmeņi ir, tāds izslēgts gaismu. Redzi, šobrīd ir viss tums, ko mēs tagad redzam. Redzi, mēs tagad ejam pa tumsu, redzam tikai ķermeni, siltumu. Redziet, akmeņi arī var redzēt tumsā, ir violets tumsi. Rodzīgs, jā, tas ir augstie akmeņi, tā varētu teikt. Tagad bicim viņš ir ķermeņa temperatūrā uzsilis, apgriezis otrādi. Tagad vēlreiz skatāmies, jo tie ir siltie akmeņi, tā pagaidiet. Tā jānofokusē. Jā, mazliet bicim siltumu dabūjuši no ķermeņa te pa vidu. Var sakot, var redzēt, kad plīts ir silts. Tikko taisīja vakariņu.
Jā, reku plīcis sils. Tā kā tādā veidā tie, kas mājās grib precīzi dabūt to siltos akmeņus, tās ieslēgt gaismu. Jā, te bija vakariņas taisīja. Bon apet. Nu, tāda te lēto variantu. Vienkārši paņemiet citādu kameru pa lēto ar cito termokameru. Ir ja kaut kāda jaunāta kamera. Nu, tad brausiet, meklējiet akmeņus, sakrāmējiet smuki rindē, lai viņi saulē uzsils. Tad, kad ir mākoņi ārā, tad tā saula nav tik aktīva, tā gaisma, tad tos akmeņus ļoti grūti atrast, kad nav saula. Ir gadījumi, kad cilvēki pēc vecām metodēm vienkārši sakrāmē akmeņus, iekurina ugunskura, samet visu akmeņus iekšā tajā ugunskurā un pēc tam vakarā lasa ārā tos akmeņus, kas ir nav uzsprāgusi, nu vienkārši ir plaisa. Tad tie ir īstie siltie akmeņi, tas ir pēc vecām metodēm. Arī no rīta, kad iet skatīties, kurām ir rasa, tie akmeņi ir augti, kurām akmeņiem nav rasa, tie akmeņi siltie, bet tas ir agrā rītā jādara. Tā kā, nu, citas ir tāds vienkāršs video, ja kāds grib mājās taisīt pirti un laukos grib uztaisīt kaut kādu dekoratīvu mūrīti no lauka akmeņiem, tie siltie akmeņi. Ar dimantu urbiem ir urbs, ar fleksi var griezt, var frēzēt, visādi formas var veidot un taisīt smuku no tos pirti izveidojumus ar siltajiem akmeņiem. Tā kā ceru, ka jums tas noderēs un lai jums izdodās, lai jums laba diena un veiksmīgi līdz nākošajai reizi video kaut kādu interesantu materiālu parādīs.